Sveicināts, labrīt, nu rīt agri jau, baigi agri jau var teikt, ka nav, jo es jau biju agrāk kā 2 stundu piecēlies. Tagad pulkstens, cik rātu, buģīgi, ka bez 15, karoši, kaut kā tā jā. Bez 15:06 no rīta. Man ir viens stāstamais. Tas būs tās joks stāstamais, anekdots plus mīnus, tad nezinu. Tur, непонятно, I don't know, kā saka, Nick Forstein, vai kaut kā tā līdzīgi. Tur, kaut kā līdzīgi, tādā ziņā, jā. Tā, sāks stāstīt. Ko jūs saprotat, ja tev viens cilvēks pasaka, beidz dzert? Normāls vārds, teikums, kā tu beidz dzert? Ar ko jūs parasti to domā? Jūs nepareizi saka šito. Kā tu beidz lietot alkoholiskus, holiskus dzēriens, beigs dzērt, kādreiz, bet es nevaru ūdeni normāli padzerties no krāna, atais vaļā, papīs krūz apakšā, iepilni iekšā, iedzer iekšā un viss ir kārtībā. Tādā ziņā. Kas es nevaru? Kafiju dzert, jā. Tei dzert nevar, jā? Kā tu beigsi dzert? Galīgi nepareizi jūs parasti sakat. Vajag teikt, kā tu beigsi lietot alkoholiskus dzērienus. Tur ir tā fiška, tur ir tas stāstamais. Ja jūs nemāk pareizi pateikt, kā tu beigsi dzert, man jādzer ūdens, tāpat tas cilvēkam vismazāk, paziem mazāk, 1,5 litru, pa dienu. Vasarā vajag, kad 5 litri. Aliņu lieka pa iekšā, sanāk apmēram, tādā ziņā. Tāpēc, ka organisms, svīst, jādabū ārā viss tie sviņā, kā saka, tādā ziņā. Ja tu nesvīdīs, tad tu vispār kolkambars. Jā, jūs tu papēs dziļāk mazliet. Ūdens, vasarā īcevišķi karsts, ja tu plus 30 grādu pēc Celsija, kas saka, tad ir vairāk vajag to visu, ja tu strādā fizisks darbs. Es jums godīgi saku, ziemā nevajag īpaši, tāpēc, kad ja baigi sazerās ūdeņs, tad liekas augsts pašam, tādā ziņā, sals, nopietni, jūs to netic, bet, tā ir, jūs tu papēs dziļāk, ja? Un šitās siekals, kas izdalās, no mutes, jā, te pato. Tās nevajag spļaut ārā tur. Tagad šitie vāgu blīns, es pieturā, citreiz gaidu autobus, tāds siekal čūp, ai, viņš arī nost. Tāpēc jau viņi tāda kaut hambarī, ka nevar paiet, nefigā blīn, izskatās pēc kaut kādiem ģimbiņiem. Jā, atvainojiet daži nozīmēs. Aizrādīja, ka tā nevajag darīt, jūs nav ievērojuši. Vārguļi sēž, kaut ko pieturā blīdz,
iekals pļaugblīns uz, nu, tur pie beņķa, kā saka. Nu, jebkura vietā, vai pietur, vai uz krāsu, ārā kaut kur, blīn. Ai, es tā nedarīju jaunībā. Tas bija galīgi garam variants, un tagad tas ir arī tas pats galīgi garam variants. Kāds saka, tev viņš arī nost, viņš tev dzīvi glāb. Tu no ūdeni atvadies, kā saka. Nu jā, daudz lietas jau nevar saprast, vispār непонятно, kas saka. Bet, nu, tās ieteikums it kā pa šito variantu pagaies kaut kā izmus izstāstīt. Jā, pa to dzeršanu vārdu es nepabēju, jā, nu. Aizsākās tas ar šītiem sīkām. Nu, dzert, jā, nu, dzert. Kā tu beidz dzert? Nepareiz saka, jā, nepareiz. Kā tu beigsi lietot alkoholu? Alkoholisku sērienu, tā jāsaka pareizi. Nu, jā, es jau stāstīju iepriekš. Dzert. Ko nozīmē dzert vispār? To es arī stāstīju iepriekš. Ko nozīmē? Teju, kafiju, blīns, es nevaru dzert neko. Ko tu man te pipisis, kā saka, galīgādības, saprē? Es visu pateicu, un pagaidām man jāsaka, čaunieks būs. Nu, man tā kamēr šitā bišķi tāds sūdīga, bet, nu, labi, cerams, ka jūs saprat, ko es stāstīju, jūs tur papēt dziļāk, un pagaidām čaunieks.